Sveiki! Mani sauc Linards. Ir Ziemassvētku laiks, un es vēlos parunāt par dāvanām. Nē, nekas nav jāpērk. Es vēlos parunāt par dāvanām no enerģētiskā viedokļa. Dāvināts nozīmē otram sniegt enerģiju. Un visbiežāk mēs enerģiju dāvinām pastiprināti. No sākuma mēs veltam zinām enerģiju darbam. Par šo darbu mēs saņemam naudu. Un šo naudu atkal mēs transformējam dāvanā, ko dāvināt otram. Šajos Ziemassvētkos es aicinu dāvāt enerģiju tiešā veidā. Un visvieglāk to var izdarīt, kādam veltot savu laiku un nedalīt uzmanību. Tad noteikti ir kāds cilvēks, kuru tu vari apciemot. Un pat ja tu esi ļoti aizņemts, tu noteikti vari kādam piezvanīt un veltīt kaut nedaudz laika un savu nedalītu uzmanību vienkāršai sirsnīgai sarunai. Šāda tieša enerģijas apmaiņa noteikti būs daudz patīkamāk gan enerģijas saņēmējiem, gan enerģijas devējiem. Un tev būs lielisks veids, kā iepriecināt šajos Ziemassvētkos vēl vairāk cilvēku. Ja tu domā, tev tieši tāpat tā skaists, lūdzu ielaiko šo video, vēl labāk padalies ar to. Un paldies, ka veltīji laiku šai ziņai. Vēlu tev mīļus un sirdsiltus Ziemassvētkus. Paldies!